60% Latvijas strādājošo jau gadiem ilgi sevi apzog. Izklausās skarbi. Diemžēl šis nav tikai sauklis, lai pievērstu tavu uzmanību. Statistika liecina, ka vairāk nekā 650 000 Latvijas strādājošo atrodas savam vecumam neatbilstošā pensiju otrā līmeņa plānā. Apskatīsim vienkāršu piemēru, kas notiek, ja gados jaunam cilvēkam ilgstoši ir pārāk konservatīvs plāns. Ir divi brāļi, Jānis un Pēters. Abiem ir 25 gadi, abi strādā līdzīgu darbu un pelna vienādu atalgojumu. Jānis izvēlējās 100% akciju plānu, Pēters – konservatīvo. Gadiem ejot, gan Jānis, gan Pēters saņem kādu algas pielikumu, tāpēc viņu pensiju otrajā līmenī tiek ieguldīts arvien vairāk. Ap 35 gadu vecumu Jānis un Pēters beidzot salīdzina savus uzkrājumus. Starpība nav milzīga, tāpēc Pēters nodomā, ka nav pat jēgas neko mainīt. Taču Jāņa uzkrājums, pateicoties akciju tirgumu, katru gadu pieaug straujāk. Kad viņiem paliks 55 gadi, starpība viņu uzkrājumos jau būs diezgan liela. Pēters būs zaudējis apmēram 150 000 eiro. Lai arī mūsu piemērs izdomāts, šāda skarba realitāte skars gandrīz pusi Latvijas strādājošo, jo viņi ir izvēlējušies savam vecumam neatbilstošu pensiju otrā līmeņa plānu.